Labvakar, bērns. Tagad, kad aiz loga staigā ziemas vēji, ļoti jauki aizdomāties līdz pavasarim. Jā, kā tad tur bija? Aha! Zaķu mātei piedzima 4 mazi zaķēniņi. Viņa tos visus glīti noguldīja zem kārklu krūma un piekodināja. Guliet rātni, nekustieties ne no vietas, citādi lapsi jūs noķers vai ar pelēts vilks. Var arī pūts vai žagat uzklupt. Es pēc dienas vai 2 atnākšu. Palūdz vēl kārklu krūmu, lai pastāst pasakas, un aizskrēja. Zaķīši aizmiga. Pamodās, paklausījās kārklu krūma nebeidzamajos stāstos un atkal gulēja. 3. dienā atskrēja zaķenīte. Vai tu esi mūsu māmiņa? Nezinu, varbūt esmu, varbūt neesmu, bet esiet bez bažām, es jūs paēdināšu. Zaķenīte pabaroja mazos, palūdz kārklu krūmu. Pakavē laiku, pastāst pasakas, tikai lūdzams pasaulē nelaid. Mazi vēl, var nelaimē iekulties. Būs labi, mierināja kārklu krūms. Vai no pirmo reizi viņam zaķu bērni glabājami? Un atkal gāja dienas. Neviens nerādījās. 1, 2 vai 3, kas lai skaita, it īpaši, ja skolā nav vietas. Kādu pievakari lielākais zaķēns piecēlās, izslēja ausis, iztaipīja kājas, teica: Nu, es iešu. Uz kurieni? 3 sīkas balstiņas drebēja bailēs. Pasaulē, protams. Nē, nelaidīšu, bargi aprāja kārklu krūms. Bet es iešu un iešu, es esmu liels un es esmu stiprs, man no kā nav bail. Zaķēns sasparojās vēl vairāk. Lielībnieks, rājās kārklu krūms, bet zaķēns neklausījās. Hop! Un pāri līganajam zaram, kas viņu bija šķīris no ārpasaules. Vajadzēja arī tā gadīties, ka tieši tajā vakarā lapsa kūmiņš atgriezās no medībām. Medībās bija varen veicies un kūmiņš bija labā omā. Sveiks, mazulīt! Kur piedams? Uzsauc zaķēnam. Pasaulē, tikko dzirdami izdvesa garausītis. Varbūt mums pa ceļam, būs drošāk, būs īsāks laiks. Jūs esat ļoti laipnis, es patiešām mazliet baidos. Māmiņa teica, ka te mežā varot sastapties ar lapsu vai vilku, varot uzklupt pūci vai žagata. Kūmiņš tikko valdīja smieklus. Vai tu viņus pazīsti? Nē, nepazīstu visu. Labi vien ir, ar mani kopā es bez bēdu. Sāka vedināt zaķīti pa taku uz savas mājas pusi. Viltīgi domāja, grūtā brīdī arī tāds nieka cepets nav peļams. Pie savas aliņas durvīm tupēja pelīte, ieraudzīja nācējs un iespiedzās. Vī, dieniņ, lapsa zaķēnu ved, nu, nabadzīņš pagālam. Lapsa apskaitās, metās valodīgajai pelē virsū, par laimi aliņa paglāba. Bet zaķītis uz takas atjēdzās. Tad lūk kā, šī pati jau ir tā negantā lapsa, no kuras māmiņa visvairāk brīdināja. Cirtās pa teciņu atpakaļ. Lapsa peli nedabūjusi, metās bēgli vajāt. Ak, kā nu skrēja nabadzīņš, it kā viņam 7 jūdz zābaki būtu kājās. Skrēja, attupās, atpakaļ paskatīties. Ak, šausmas, lapsas deguns gandrīz turpat virs garajām ausīm. Zaķēns atspērās un lēca. Zem kājām pazuda pamats. Kaut kas brīkšķēja, kaut kas krikšķēja, kaut kas lūza, un zaķēns nozuda tumsā. Kūmiņš ilgi meklēja viņa pēdas. Neatrada, kā akā iekritis. Akā jau nu nebija gan. Tumšs tur bija, bet citādi sauss, silts un tīkams. Blakus kūņojās kaut kas mīksts un silts un klusi pīkstēja. Kur es esmu? Un kas te ir? Izbies čukstēja garausītis. Tu esi pie mums, un tie esam mēs. 3 brālīši, 3 bebru bērniņi, strupastītis, platastītis un plikastītis. Zaķēnam acis pamazām aprada ar tumsu, un viņš ieraudzīja savus jaunos paziņas. Tiem bija pūkaini brūni kažociņi, bet astītis visiem platas, plikas un strupas. Zini, nu kurš kurais. Bet tas jau nav galvenais. Zaķēns atcerējās lapsu, un dūša atkal bija papēžos. Vai no lapsas jūs nebaidāties? Nē, tai te neiekļūt. Durvīm priekšā vesela upe. Bet es? Kā tad es te iekļuvu? Nezinām.
Laikam jau caur upi, teica bebrēni. Garausītis aptaustīja kažoku. Sauss. Vai jūsu upē ūdens ir sauss? Nē, slapšs. Kad tētis un māmiņa pārnāk, viņiem vienmēr slapji kažociņi. Tas nu gan ir jocīgi, Zaķēns pakasīja aiz auss. Bebrēns sāk smieties. Kāpēc tev tik garas ausis? Lai labāk varētu dzirdēt. Ko dzirdēt? Visu. Un ko tu dzirdēji? Daudz ko. Un Zaķēns sāk stāstīt. Visu pirms, ko pats bija piedzīvojis savā īsajā mūžiņā, tad kārklu krūma pasakas. Bebrēniem ausis nebija garas, tādas mazas un apaļas, bet klausīties viņi prata. Visu dzirdēja. Arī to, kā pavērās durvis un pārdās tētis un māmiņa. Māmiņ, pie mums atnācis garausītis. Viņš ir ļoti jauks. Viņš stāsta pasakas, cits caur citu sauca bebrēni. Tēvs un māte sarauca degunus. Garausītis. Kāds garausītis? Kā atnācis? Kā iekļuvis? Durvis taču ciet, upe priekšā. Ieskatījās vērīgāk, patiešām Zaķēns. Kā tu te tiki? Nezinu, no lapsas bēgu. Aha, tad jau pa vēdināmo lūku, norūc bebra tēvs. Vai man dieniņi, ka tik labs ar neielaužas, uztraucās māte. Nebaidies, netiks. Man tā atvērē zem stipras priedes saknes. Nezinu, kā šis iešļūcis. Maziņš, lēnīgi teica bebra māte un ar īso ķepiņu noglāstīja Zaķēnu kažociņu. Vai esat pāēduši? Nē, māmiņ, tevi gaidījām. Kā tad tā? Vai mums mājās ēdamā trūkst? Būtu pēduši paši, ciemiņu pamielojuši. Labsirdīgi grājās bebra māte un cēla katram priekšā smaržīgu zāļu saišķīti. Tā tik bija maltīte. Visi ēda, ka ūsas vien kustēja. Tikai bebra tēvs nemierīgi bungoja ar pirkstiem pa galdu. Ko lai ar to ciemiņu iesākam, kā lai projām dabūjam? Caur upi nevar, noslīgs. Jumtā arī nevar caurumu plēst. Visa māja būs sabojāta. Bērni vēl mazi. Lai paliek pie mums, lūdzās bebrēni. Rīts gudrāks par vakaru. Iesim gulēt, teica māmiņa. Viņa noguldīja visus mazuļus vienā midziņā, visus mīļi noglāstīja, visiem novēlēja labu nakti. Vai tā ir jūsu māmiņa? Klusi čukstēja garausītis. Protams, mūsu. Un jūs pavisam droši zināt, ka jūsu? Pavisam droši. Garausītis laimīgi nopūtās. Cik labi, ja kādam pavisam droši ir sava māmiņa. Viņš gulēja un sapņoja, un viņa sapņi bija skaistāki un brīnumaināki par visām pasakām, ko bija stāstījis kārklu krūms. Tu jau droši vien būs ievērojis, ka visiem dzīvniekiem ir astes, gan zvēriem, gan zivīm, gan putniem. Bet vardei astes nav. Kāpēc? Nu to tu tūlīt uzzināsi. Notika tas sensenos laikos. Kalnu pakājē, upes krastā, pašā ūdens malā apmetās uz dzīvi kāds brīnumains meistars. Viņš visu prata. Vispirms no apaļiem kokiem izcirta mājiņu, uzlika niedru jumtu, iestikloja logus ar ledus stikliem, palodes izrotāja ar ūdens putām. Tad meistars ieslēdzās savā brīnumjaukajām namiņā un ilgi nevienam nerādījās. Beidzot durvis atkal atvērās. Iznāca meistars ar lielu tās vīstoklu rokās, attina un piestiprināja pie sienas. Uz baltās tās ar melniem ogļu burtiem bija rakstīts: Visiem pārdodu astes, visdažādākās astes, skaistas un noderīgas astes. Skrieniet šurp, lidojiet šurp, peldiet šurp, steidzieties. Pati pirmā ieradās varde. Pārliec par slieksni un gluži samulsa aiz brīnumiem. Tāda bagātība. Pie sienām un griestiem karājās astes, gan tievas un garas kā virves ar pušķīšiem galos, gan mīkstas un kuplas. Platas un košas kā vēdekļi tās gulēja plauktos un uz galdiem. Citas bija pavisam gludas un maziņas, citas spurainas kā slotas. Sveika, vardīt! Lūdzu, izvēlies. Ņem asti, kur tev vislabāk patīk.
kuri vispiemērotākā, uzmundrināja meistars. Aste nav rotaļlieta, jāizvēlas ļoti uzmanīgi, ar apdomu, gudru runāja Varde. Apskatīja visas astes, pacilāja, pielaikoja un nolika atpakaļ. Es vēl padomāšu. Labi, padomā, atteica meistars un vēra durvis nākošajam pircējam. Tas bija Klinšu ērglis. Astes, cik tas ir brīnum jauki. Man sen jau vajadzīga aste. Spārni man spēcīgi, lieli, paceļ mani augstu, jo augstu. Bet ko tas līdz, ja nevaru aizlidot, kur gribu? Bez astes kā bez stūres. Kā vējš pūš, tā arī lido, runāja ērglis. Viņš apskatīja astes un bez šaubīšanās izvēlējās platu, spēcīgu asti no vienas vietas ar spalvām noklātu. Tā būs īstā, vislabākā, vispiemērotākā, gluži kā man radīta. Ērglis pateicās meistaram un aizlidoja. Saskrēja arī citi putni. Izraudzījās katrs sev asti un sprukt projām. Vardi pie sliekšņa tupēdam to visu redzēja. Iešu vēlreiz apskatīšos, viņa nolēma. Pārliec par slieksni un sāka vēlreiz apskatīt un pielaikot astes. Izvēlies, Vardīt, izvēlies, mudināja meistars. Aste nav rotaļlieta, visai dzīvē jāizvēlas, steiga te neder. Es vēl padomāšu, sacīja Varde. Kas tiesa, tas tiesa, padomā arī, atteica meistars. Un Varde atkal pārliec par slieksni un apsēdās lielas daļu lapas pēnā padomāt. Viņa redzēja, kā pa taciņu atskrēja lapsa, atsilpoja zaķis, bikli skatīdamās apkārt atnāca bailīgā stirna. Laps tūlīt izvēlējās kuplu ruzganu asti. Oho, kas tā par asti? Ir krāsa pieskaņota, ir kupluma pietiek. Tā man noderēs. Aste šurp, aste turp, visus suņus piemānīšu, lai nu pamēģina man noķert, lielajās lapsa. Man nav vajadzīga tik skaista un koša aste. Man galvenais, lai bērniņi varētu to iztālēm saskatīt, mani sameklēt, kad mēs no plēsoņām bēgam. Stirna bikli izteica savu vajadzību. Pats meistars viņai ieteica mazu baltu astīti. Tā kuplajā lapu zaļumā būs viegli saredzama. Stirna nešaubījās par izvēles pareizību, pateicās un ļoti apmierināta aizgāja. Nē, kļūdījusies nebija. Varde to visu redzēja. Iešu es arī un izvēlēšos sev asti, nolēma Varde un vēlreiz pārliec meistaru mājas slieksnim. Lūdzu, Vardīt, izvēlies, meistars atkal laipni piedāvāja. Varde lēca no plaukta pie plaukta, no galda pie galda. Apskatīja un pielaikoja visas astes, kas vēl bija atlikušas. Nevar teikt, ka to vairs būtu sevišķi daudz, tomēr arī šoreiz Varde nespēja izvēlēties īsto. Aste nav rotaļlieta, ar prātu jāizvēlas. Es padomāšu, viņa teica un atkal attupās zem daļa lapas. Dienas liecās uz vakarpusi. Pie meistara mājas cita pēc citas atpeldēja zivis, izvēlējās astes, kas tikai viņām ūdens iemītniecēm būtu piemērotas, un visas apmierinātas atgriezās dzelmē. Sāk jau krēslot, kad atčāpoja vēzis. Kaut ar viņš asti izvēlējās pustumsā, tomēr par guvumu bija ielīgsmots. Hihi, kam vēl ūdenī ir tik lieliska aste, un kas par lāpstiņām galā, gluži kā airi, viņš priecīgi čāpstināja un sakūla ūdeni ar savu spēcīgo asti. Nē, nu vairs nav ko gaidīt. Iešu un arī sev izvēlēšos asti. Citādi pavisam satumsīs un meistars aizies gulēt, prātoja Varde. Pārliec slieksnim, padeva labvakaru. Tā es tu, Vardīt, meistars bija pārsteigts. Vai tu ko vēlies? Jā, es gribētu izvēlēties sev asti, teica Varde. Ļoti žēl, bet man vairs nav nevienas astes, nopūtās meistars. Kā tad nav? Kā tad tā, uztraucās Varde? Meistaram bija viņš ļoti žēl. Apskatīsimies, pagudrosim, viņš murmināja un aizdedzinājis jāņtārpiņu spīdeklīti, sāka apstaigāt plauktus. Šādus tādus pārpalikumus sameklēja. Tomēr tie bija tik niecīgi, ka nekādu īstu asti no tiem iztaisīt nevarēja. Meistars tos ilgi grozīja rokās un domāja. Zinu, es no tiem izgatavošu astītes taviem mazuļiem.
beidzot viņš izlēma. Bērneļi varēs ar tām ūdenī plunčāties, bet, kad paaugsies, kad kļūst par īstām vardēm, aizmetīs. Kā tā? Aizmetīs? Kāpēc aizmetīs? Nesaprat Varde. Nu, gluži vienkārši. Tu pati teici, aste nav nekāda rotaļlieta. Pareizi teici. Tāpēc ar šīm astītēm ūdenī rotaļāsies tikai mazuļi. Bet jūs, lielās vardes, tas netraucēs. Jūs tāpat kā līdz šim iztiksit bez astēm. Tā nolēma brīnumainais meistars. Un tā ir vēl šodien. Tikko kurkulēni kļūst par vardēm, tie aizmet savas astes. Tas arī viss, ko gribēju tev šovakar pastāstīt. Čuči, nu, draudziņi, ar labu nakti. Labvakar, bērns. Šoreiz pastāstīšu par Anduli, vectētiņu Kristapu un Riksīti. Vispirms par vectētiņu. Kristaps visu mūžu strādāja pie zirgiem. Viņš ļoti mīlēja zirgus un rūpējās par tiem no visas sirds. Gadi gāja, un katrs no tiem paņēma mazdrusciņu Kristapa spēka. Mati kļuva sirmi, seju izvagoja 100 sīkas krunciņas. Vectētiņš Kristaps kļuva par pastnieku, bet Riksis par pasta zirgu. Dzīvoja viņi nomaļā mājiņā, 2 vien. Vectētiņš istabā, Riksis kūtī vai ganībās. Tiesa, vectētiņam bija arī meita, bet viņa te nedzīvoja. Izmācījās svešas valodas un aizgāja uz pilsētu. Bija ar mazbērni, bet tie arī dzīvoja pilsētā un vectētiņa reti apciemoja. Stāstīja, ka esot piedzimis ar mazmazdēls, par Andi saucot, bet vectētiņš viņu pat redzējis nebija. Un te, lūdzu, vēstule pašam vectētiņam. Mīļo vectētiņi, gribam tevi apciemot. Andulis jau ir paaudzies, tevi piemin katru dienu. Tā viņa atbrauca. Meita, mazbērni un mazmazdēls Andis. Paciemojās un atkal posās uz pilsētu. Visi. Tikai Andulis ne. Andulis palika. Un nu, no rītiem viņi visi 3, vectētiņš, Riksītis un Andis, veda pastu. Andulis sēdēja ratos un turēja grožus. Bet pēcpusdienās vectētiņš mēdza uzcelt mazmazdēlu Riksim mugurā, un tad viņš bija jātnieks, visveiklākais, visdrosmīgākais visā pasaulē. Bet Riksītis tāds auļotais, ka otra līdzīga neatrast. Labi bija dzīvot pie vectētiņa, daudz jaukāk nekā pilsētā. Bet gadās, ka arī vissaulēnākajās dienās uzrodas negaisa mākoņi. Arī Andulim gadījās. Kādu rīt viņš pamodās, izlēc no gultas un sniedzās pēc bikšelēm, kad izdzirda, ka vectētiņš savā gultā tā savādi nokrekšķinas. Vectētiņ, celies, mēs esam aizgulējušies, iesaucās Andulis. Nevar dēliņ piecelties. Nez, kur spēks pazudis, gurdi teica vectētiņš. Jāsauc ārsts, Andulim padoms pie rokas. Ko no ārsts? Savu mūžu neesmu pie daktariem staigājis. Tad gan tu esi stiprs. Man ziemā bieži kakls sāp. Hehehe, vectētiņš labsirdīgi nokrekšķinājās. Es jaunībā padzēros no spēka avotiņa, tā labi ar neslimoju. Būtu tagad kāds malciņš, tūlīt būtu spekām. Spēka avotiņš, Andulis sausījās. Kur tas meklējams? Tālu, kaut kur tur, aiz lieliem mežiem. Aizbrauksim. Tas mums nav pa kaulam. Tu par mazu, es par vecu un vārgu. Saule kāpa debesīs, bet vectētiņš kļuva gurdāks un gurdāks. Andulis arvien vairāk un vairāk domāja par spēka avotiņu. Bet neviens nerādījās, ar ko varētu par to apspriesties. Laukos pats karstākais darba laiks, siena pļauja. Kam tad vaļa apkārt staigāt? Andulis izklāstīja savus domas Riksītim. Tas vērīgi klausījās, pēkšņi ierunājās cilvēka balsī. Ir tāds avotiņš. Vai tu zini, kur? Nezinu, bet ja meklē, visu var atrast. Mēs atradīsim. Andulis iesteidzās istabā, paņēma maizes doniņu līdz ceļā, paņēma pudeli ūdenim,
pieveda Riksīti pie sola mājas galā un kā nekā uzrāpās mugurā. Riksītis uzņēma raitu soli uz lielo mežu, bet tur, kā par postu, ceļš izbeidzās. 3 šauras taciņas aizlocījās starp kokiem, pa kur jāt. Pabrokastosim, padomāsim, teica Andulis. Noliec no zirga, izvilk maizdoniņu no azotes, nolauz gabalu Riksītim, nolauz kumosu sev. No meža iznāca Alnis, vecs, sirms. Kur tā iedami? Meklējam spēka avotiņu. Jā, tepat šajā mežā ir. Pa vienu no šīm takām jāiet, tikai esmu aizmirsis pa kuru. Vecums, Alnis domīgi paskurnāja ausis. Paldies par labiem vārdiem, gan mēs atradīsim. Vectētiņam vajag, teica Andulis un pasniedza Alnim atlikušo maizes gabalu. Tā gan ir laba, tā gan ir garda, tencināja Alnis. Man uzreiz attausa atmiņā. Jāiet pa pirmo taciņu pa labi. Ko nu vairs, nu tik ceļā. Necik tālu jājuši, satika Vāverīti. Ai, puisīt, vai tev nav kāds riekstiņš? Gribēju meitiņu pacienāt, bet mani krājumi izsīkuši. Līdz jaunai ražai vēl ilgi jāgaida. Andulis iebāz roku kabatā. Tur 3 rieksti vectēva doti. Izvilka sniedz Vāverītei. Tencinu, Vāverīte paņēma vienu. Ņem visus. Tev laba sirds, gan labu ar labu atdarīšu. Jāja tālāk, skatās, smilgā pelīte mazulīte šūpojas, žēli pīkst. Kam raudi pelīte? Nav ne graudiņa, nav ne sēkliņas, bērniņi mazi, ar ko pabarošu. Andulis iebāz roku kabatā, iebāz vienā, iebāz otrā, kabatas tukšas. Tik vien atrada, kā sīkas maizes drupatiņas. Sniedz pelītei. Ko pacēdīsi? Kas zina, kad mājā tiksi? Gan pacietīšos, tev vairāk vajadzīgs. Tā atkal Andis. Tencinu, es labu ar labu atdarīšu, sacīja pelīte, mazulīte, savāca drupatiņas un aizskrēja. Zirgs un jājējs bija pagalam noguruši, kad ieraudzīja stāvu klinti. Virs klints lidinājās vanaks un sauca. Avots, avots te augšā! Andis atstāja Riksīti lejā, pats rāpās augšā. Kā gadījās, kā ne, izkrita pudele, tinkš un saplīsa. Ko nu? Andis sēdēja uz klints bluķa un raudāja. Neraudi, te būs trauciņš, atskrēja Vāverīte un sniedza bērza tās vācelīti. Andulis pateicās, uzrāpās pie avotiņa, piesmēla vācelīti, padzērās un tūlīt pieņēmās spēkā. Piesmēla vēl un kāp lejā. Redz, Riksītis gurdens galvu nokāris. Dzer, zirdziņ, dzer. Tev arī spēks vajadzīgs, es atnesīšu vēl. Riksītis padzērās un priecīgi iezviedzās. Nu man atkal spēks kaulos, visai pasaulē apkārt apskriešu. Nē, pasaulē apkārt nē, smējās Andis. Steigsimies mājās, vectētiņš gaida. Es tik ūdeni iesmelšu. Andulis veikli rāpās klintī, bet nelaime nenāk brēgdama. Nejauši paslīdēja un uz klints radzes saplēs tās vācelīti. Kur nu lai lej ūdeni? Nebēdā nekā, man asi zobi, pie kājām iepīkstējās pelīte mazulīte. Skript, skrapt un skat, pelīte jau gatava, brīnum jauka, bērza koka krūze. Andulis piesmēla to ar spēka avotu ūdeni un nu tik mājās. Kā vectētiņš malku iedzēra, tā slimība pazuda. Iedzēra otru, mundrums un prieks atgriezās. Iedzēra 3. un visi 3 aizteidzās darbā. Cilvēki atkal laikā saņēma pastu, laikrakstus, žurnālus, vēstules. Tā redzi bija, bet nu čuči, ar labu nakti. Labvakar, mazo draudziņi! Tūlīt tu dzirdēsi pasaku par bailīgo vēzīti. Jūras dzelmē, netālu no nogrimušās laivas, starp 2 milzīgiem akmeņiem dzīvoja maziņš vēzītis. Viņam piederēja droša un mājīga ala,
kur tas nekad neatstāja, jo bija ļoti, ļoti bailīgs. Vēzītis baidījās no visa, no garām skrejošas mences ēnas, no kuģu motoru klaboņas, kad kuģi augstu pār vēzīšu galvu peldēja savās gaitās, no sidarbotajiem burbuļiem, kas reizēm atdalījās no ūdens zālēm un šūpodamies cēlās pret sauli. Un vienreiz viņš nobijās pats no savām ūsām, bet tas gan notika tikai vienīgi reizīti. Citi vēzīši, bailīgā vēzīša brāļi un māsas, rāpoja pa zeltainajām smiltīm, rotaļājās, meklēja kādu gardāku kumosu. Ja kāds mēģināja viņus aizskārt, tie tūlīt pacēla pretīm savus spīles un tik draudīgi tās klabināja, ka pat nekaunīgākajiem uzbrucējiem likās prātīgāk papeldēt tālāk. Par savu brāli, bailīgo vēzīti, viņa nelikās nezinis, lai dzīvo viens, ja no bailēm neiedrošinās pat no alas izlīst. Un vēzītis tā arī dzīvoja viens. Ēda to, ko ūdens atskaloja pie viņa alas, saules staro sildīja tikai ūsas un deguna galiņu un nemaz neauga lielāks. Vienīgā draudzene vēzītim bija maza zivtiņa. Tā atpeldēja pie vēzīša alas katru dienu, jo saprata, kā arī bailīgajam vēzītim vajag ar kādu aprunāties, citādi no garlaicības var sākt vai raudāt. Zivtiņa ļoti labi zināja, kas ir bailes, jo pat arī bija ļoti bailīga. Bet jāpeld un jāgādā, ko ēst, jo zivis nav radušas sēdēt alā, un viņa peldēja, un lai kā baidījās viena atšķirties no citām zivtiņām, tomēr katru dienu atpeldēja pie vēzīša alas. Un vēzītis viņu vienmēr ļoti gaidīja. Ar zivtiņu bija ļoti jautri. Kā spoža dzirkstelīt viņa šaudījās saules staros augšā, lejā, šurp turpu. Kad apnika diet, zivtiņa vēzītim stāstīja, kas jauns noticis tuvākajā apkārtnē, vai arī viņi viens otram stāstīja pasakas. Kādā dienā zivtiņa, kā parasti, rotļājās ar vēzīti, kad pēkšņi pazibēja gara melna ēna un milzīga rīga mence aizdrāzās tū gar vēzīšu mājas durvīm. Nebūtu zivtiņa veikli pasviedusies sāņus, mence būtu viņu aprijusi. To viņa noteikti gribēja izdarīt, jo pagriezās atpakaļ un atkal uzbruka zivtiņai. Zivtiņa gribēja paglāpties drauga mājoklī, bet abiem tas bija par šauru. Pēdējā brīdī zivtiņa iespruka starp nelieliem akmentiņiem, kas gulēja netālu no alas, un mence atkal padrāzās garām. Tas mence pavisam sakaitināja. Viņa sāk šaudīties virs akmeņiem tik strauji, ka vesela straumi sakustējās un sāk plūst uz visām pusēm. Vēzītis sēdēja ierāvies aliņā un drebēja no bailēm. Visvairāk viņam drebēja astīte. Vēzītis redzēja, kā zivtiņa velti pūlās noturēties pret straumi un kā mence jau atvēra muti, lai aprītu viņa draudzeni. Ej projām, vēzītis pēkšņi iekliedzās. Tu nedrīkst aizkārt zivtiņu, tas ir slikti no tavas puses. Mence tikai nicīgi pašķielēja uz vēzīti. Vēžus viņa neēda un tik bailīgas jau nu nepavisam ne. Ej projām, turpināja kliegt vēzītis, citādi es tevi. Viņš pats nezināja, ko mencei varētu padarīt, bet juta, ka darīt kaut ko vajadzētu gan. Mence nosmējās. Nebļausties, bailuli, un apskaties, cik ātri es notiesāšu tavu draudzeni. Mence metās uz zivtiņu. Es tev gan, iesaucās vēzītis, un cik ātri vien vējš spēja, izmetās no alas un ar abām spīlēm cieši ieķērās mences astē. Au! Iekaucās mence. Bet vēzītis no dusmām un bailēm spieda savus spīles aizvien ciešāk. Au! Iesaucās mence vēlreiz, jo viņai tā sāpēja, ka nemaz vairs negribēja apēst zivtiņu. Un viņa sāk svaidīties pa dzelmi, lai tiktu vaļā no negantā kniebēja. Beidzot viņa sita ar asti tik spēcīgi, ka vēzītis aizsprāga tālu no savu mājokļa. Viņš nokrita zemē, saceldams veselu dūņu mākoni, un no sākuma nemaz nevarēja aptvert, kas ar viņu noticis. Tikai tad, kad dūņas izklīda, vēzītis sāk ķepuroties uz kājām, jo bija nokritis uz muguras. Kad viņš beidzot nostājās kā nākas, tad ieraudzīja, kā ap viņu sastājušies citi vēži, un norūpējušies raugās, vai viņam nav noticis kaut kas ļauns. Tepat peldēja ar mazā zivtiņa. Vēzītis izsvied no spīlēm mences astes spuru, ko cīņas karstumā bija norāvis, un jau gribēja doties uz savu alu, bet viņu apturēja vēži, kas tagad bija sanākuši no malu malām. Tas tik bija vareni, kāds iesaucās. Kā tā mence muka! Kas būtu domājis, ka mūsu bailīgais brālis spēja pieveikt tādu nezvēru, atsaucās otrs.
Jā, norūc viens no vecākajiem vēžiem, kurš bija visā dzelmē pazīstams strīdnieks un kauslis. Pat man tur būtu ko padomāt. Mazais vēzītis stāvēja un brīnījās. Viņam bija pazudušas bailes. Nebija palicis pat mazākās baiļu drupatiņas. Un tad dzelmē sākās svētki. Visi dejoja, gāja rotaļās, un par svētku karogu kalpoja Mencas astes spura. Kas notika pēc tam? Vēzītis sāka augt, jo visi drosmīgie ātri pieaug lieli. Un tagad dzelmē dzīvo liels vēzis. Visi viņu klausa un cienīja. Tāpat kā senāk pie viņa viesojas zivtiņa, arī tā ir jau liela. Bet ja kāds iedomājas jaukt kārtību un aizskārt mazākos, tad vēzim tikai pietiek pacelt smagās spīles. Tādu nekārtību cēlāji gan ir maz, jo tepat kaimiņos mājo veca sirma Menca ar pusasti, un tā visiem labprāt pastāsta par kādu spēcīgu un gudru vēzi, drosme pārvērta bailīgo vēzīti. Par savu pusasti šajā notikumā gan Menca klusē, bet tev nu mazo draudziņu laiks gulēt. Labvakar, bērns! Tā jau vienmēr ir bijis, ka tu gaidi un gaidi ziemu, bet nekā nevar sagaidīt. Un tad pēkšņi vienā dienā vai vienā naktī tā ir klāta. Skaties un brīnies, pa kuru laiku visa zeme kļūst balta, un ko tie koki tik klusi un svinīgi baltos mēteļos ietinušies. Lācītis olimpietis ziemu vēl nekad nebija redzējis. Tik pa ausu galam dzirdējis no draugiem, tāpēc kādu rītu pamostoties viņš bija pagalam pārsteigts. Visa zeme balta, nav nevietiņas, kur kāju nolikt. Čip! Šoreiz mums vajadzēs laikam vingrot istabā. Pagalmā tava vecvecmāmiņa izklājusi palagu žāvēties. Viņš skumīgā balsī teica rūķītim Čipam, kas vēl ar vienu nebija sadūšojies izlīst no pūkainās segas apakšas. Kādus palagus? Šodien taču nav veļas diena. Bet viss pagalms balts, un tālāk arī cik vien var redzēt. Urrā! Iekliedzās rūķītis, izliec no gultas, un tāpat basām kājām visās bikšelēs izskrēja pagalmā. Tur viņš lēkāja, kūliņoja un gavilēja, bet Lācītis stāvēja uz sliekšņa un skatījās, kā draugs iemin baltajos palagos sīkas pēdas. Skatījās un nobažījies, domāja, ko gan teiks vecvecmāmiņa. Palaidni, palaidni, pēc iesnāmēs sakārojies, vai? Marš istabā! Maz dēl nedarbus ieraugot sarājās vecvecmāmiņa. Bet dusmīgi viņa nebija, iti nemaz. Ne vārdiņi nebild par sabradātajiem palagiem. Varbūt tāpēc Čips nelikās iztrūcināts. Apskrēja vēl vienu līkumu pa balti izklāto pagalmu, un tad tikai iemetās istabā. Uz tīri izbērstās grīdas iezīmējās slapjas pēdas, un atkal vecvecmāmiņa tikai smaidīja. Ar rupju dvieli viņa noberzēja mazā rūķīša slapjās pēdiņas, kas bija tik rožēni sārtas, it kā viņš būtu bradājis pa ogu sulu. Še nu, vēl smudīgi kājās, viņa padeva Čipam siltās vilnas zeķes, tik pelēks kā dūmakaina bezvēja rudens diena. Čips uzāvās, iekāp zābakos un manījās uz durvju pusi. Bet mētelis, cepure, cimdi? Piedod, vecvecmāmiņa, aizmirsās. Nu, vajadzēs pieradināties kārtīgi apģērbties. Ziema ar tādiem plikuļiem joks nedzen. Ieknieps degunā tā, ka asars acīs saskries. Bet kā ar tevi, Lācēniņ? Rūpīgi apvaicājās rūķa vecvecmāmiņa. Nē, man jau kažoks, bies un silts, priecīgi teica Lācītis un uzsit ar ķepu pa jostas gredzentiņiem, ka noskanēja viena. Ejam! Taču uz sliekšņa viņš saminstinājās, kā lai kāpj ar zābakiem tādā baltumā. Tas taču sniegs, tā tagad vienmēr būs, ilgi, smējās rūķītis, bet kad Lāčuks vēl ar vienu nekustējās, pagrūda un Lācītis ievēlās sniegā. Cik tas bija jauki! Viņš satvēra Čipu aiz kājas un ar viņš novēlās sniegā. Un tad viņi vēlās. Vecvecmāmiņa stāvēja uz sliekšņa, rokas ievīstīja uz priekšautā un smējās. Beidzot rūķītis uzrausās kājās. Skrienam paskatīties, ko dara Čoks un pārējie. Vāvrans Čoks bija aizņemts. Viņš purnāja no lielās egles sniegu. Zaķēns Pelēcīts vingrinājās pēdi augšanā.
Ziemā tādam mazam zaķēnam tas ļoti svarīgi, lai neviens ienaidnieks nezina, kur aizskrējis, kur paslēpies ķilpotais. Brīdi pa brīdim pelēcītis apstājās un uzsauca. Čok, tev no augšas labāk redzams, paskaties un pasaki, kur es skrēju vispirms un kur pēc tam. Tad vāverēns pārtrauca savu darbu un rūpīgi pētīja zaķēna takas. Nebija viegli izsekot viņa riņķojumiem. Un ja vāverēns to nespēja, pelēcītis bija varen priecīgs. Ja tu to nevari, tad neviens nevarēs, tad es esmu drošībā. Pelīte mazulīte teklēja pa sniegu. Ko tu tur dari, mazulīte? Rakstu vēstuli. Vēstuli? Nu ja, sniegā. Un kam būs šī vēstule? Visiem, kas lasīt prot. Čoks uzskrēja kālijā bērzā, tur redzamība labāka, lasīja. Sveicam ziemā. Ko rakstīsim tālāk? Raksti, esiet čakli, sauc Čoks. Veikli, piemetināja pelēcītis. Kļūstiet gudri, nopietni teica rūķītis. Un atjautīgi. Aiz muguras nosprikstēja lapsiņas rudītas balss. Kā tu te gadījies? Neviens nedzirdēja, neviens neredzēja. Pat pēdu sniegā nav. Atlidoja pa gaisu, nolaidos ar izpletni. Mānies, ne tev spārni ne izpletņa, bet pēdu tomēr nav. Nav? Tad uzminiet manu mīklu. Visi prātoja gan šā, gan tā. Pelīte mazulīte neteica nekā. Patecēja kādu gabaliņu aiz paigļa krūma, kur rudīte bija parādījusies, un atminēja minamo. Pēdu nav, bet ceļiņš tomēr ir. Glīts kā ar slotu noslaucīts. Jokojies, kur es slotu ņemšu? To tu šķelma līdz nēsā. Man arī ir tāda, sacīja Čoks un parādīja, kā ar savu kuplo asti var izdzēst visas pēdas. Kāpēc tad tu to nedari? Brīnījās Rodaste. Nav vajadzības. Es uzskrienu pirmajā kokā un aiziet no zaru uz zaru, no koku uz koku. Kaut visam mežam cauri un nevienas pēdas nepaliks. Jā, katram savu gudrība, domīgi teica Lācītis, bet bez spēka un vingruma tomēr nekas labs nav gaidāms. Pierakst arī to mazulīti. Gatavs, paziņoja mazulīte. Tagad parakstieties. Pirmais parakstījās zaķēns, tad lapsiņa, vāverēns, mazulīte, rūķītis. Viss viņi atstāja savus pēdiņas, bet Lācītis nekustējās ne no vietas. Iemini savu pēdiņu, pamācīja mazulīte. Lācītis papurnēja galvu. Es esmu olimpietis, man vajadzīgs olimpisks paraksts, viņš teica, un noņēmis savu vidusjostu, iespieda sniegā 5 gredzentiņus. Tā, nu visiem būs skaidrs. Izpildīs šo svarīgo uzdevumu, Lācītis kļūs sevišķi rosīgs. Mums šodien paredzēt volejbola un futbola treniņi. Pie darba. Jā, tādā laikā, iepīkstējās mazulīte. Īstu sportistu nedrīkst kavēt nekāda apstākļi, Lācītis nepiekāpās. Kur bumba? Vāverēns atnes lielu brūnu riekstu un spēle sākās. Kā gadījās, kā ne, rūķītim Čipam paslīdēja kāja, kad viņš gribēja uztvert pelēcīšu spēcīgo servi. Bāc! Bumba trāpīja tieši pa pieri. Zaļas dzirksteles viengar acīm nošķīda. Vai, kas nu būs? Visi bija izbijušies. Bet rūķītis tikai grāba un lika pie pieres sniegu. Un tic vai ne, pat puns neuzcēlās. Par zilumu nemaz nerunājot. Pēc brītiņa Čips jau itin jautri teica. Varam turpināt. Nevaram, Čoks bēdīgi teica. Tā bumba nebija laba, es viņu sodīju. Kā sodīju? Pārkodu. Un apēdi? Nē, ko jūs? Ēdīsim visi kopā. Čoks sadalīja kodolu 6 līdzīgās daļās. Tā, tas nu bija nodarīts. Ko tālāk? Treniņiem paredzētais laiks vēl nav galā. Olimpietis nepiekāpās. Bet bumbas nav, nopīkstēja mazulīte. Ir, iesmējās Rudīte un uzlidināja gaisā baltu sniega bumbu. Pirmajai sekoja 2, 3, 4, 5. Viss ņēmās slapjām mugurām. Lielā bumbošanās vēl bija pilnā sparā, kad pienāca vakars. Bet mums vēl futbols jāspēlē, uztraucās olimpietis. Rīta, draudziņa, rīta, šovakar laiks čučēt, teica Rūķa vecmāmiņa, aizvedot gulēt dedzīgos sportistus. Un arī tev laiks. Ar labu nakti. Šoreiz paklausies pasatiņu par kaklarotu un rasas pērlītēm.
Princese brauc uz pili nogurusi un miegaina. Zirga lēnām vilka karieti pa smilšaino pie jūras ceļu. Pēkšņi riteņi iestiga smiltīs un kariete apstājās. Princese pamodās, nožāvājās un paskatījās pa logu. Kas noticis? Kādēļ mēs nebraucam? Viņa dusmīgi iesaucās. Tajā mirklī rugainē rasas pērlītes, kas bija savērtas tīmekļa pavidienos, iezaigojās visās varavīksnes krāsās. Lēcošā saule aizdedzināja tajā sarkanas, zaļas, zilas un zelta uguntiņas. Kur šeit gadījušies tik skaisti dārgakmeņi? Es gribu tos, atnesiet man, iesaucās princese. Tie taču ir rasas pilieni, viņai paskaidroja. Tos nevar atnest, tie nokritīs. Ko tas nozīmē? Nevar. Es gribu. Atgriezusies pilī, viņa pieprasīja kaklarotu no rasas pērlītēm. Princeses vēlēšanās visiem bija pavēle. Viņas tēvs lika atsaukt vislabākos zeltkaļus. Lai viņa pasteidzas, untumniece pavēlēja, lai tā būtu gatava līdz manai dzimšanas dienai, izgraznošos ar tādu kaklarotu, kādas nav nevienai. Zeltkaļi nelika ilgi gaidīt. Dienu pirms princeses dzimšanas dienas viņi ieradās pilī. Pirmais atvēra savu šķirstiņu. Uz melna samta vizmoja rožēni zaļi dārgakmeņi. Droši vien visā pasaulē nav skaistāku opālu. Zeltkalis lielīja savu kaklarotu. Tie ir opāli. Tev vajadzēja atnest kaklarotu no rasas pērlītēm. Negribu, vari iet. Otrs zeltkalis parādīja kaklarotu no lielām rožēnām pērlēm. Princese uzmeta lūpu, kaut gan rotas lieta viņai ļoti patika. Tā nekas, bet vai tās ir rasas pērlītes? Redzēju tās toreiz tikai no tālienes. Tās ir visskaistākās un visdārgākās pērles, kādas vien izvejotas Dienvidjūrās, zeltkalis paskaidroja. Izvejotas no jūras? Tātad tās nav rasas pērlītes. Trešais zeltkalis sacīja. Lūk, manu roku darbs. Trešo reizi atskanēja sajūsmas saucieni, kad klātesošie ieraudzīja platīnā iedarnātus dimantus, kas vizuļoja visās varavīksnes krāsās. Princesi abūra kaklarotas skaistums, bet viņa nedomāja atteikties no savas iegribas. Vai arī šī nav īstā? Zeltkalis iecietīgi pasmaidīja. Tu droši vien joko, princesīt. Tie taču ir visīstākie dimanti. Mēs visi trīs sapratām, ka tu vēlies kaklarotu, kas tev atgādinātu zālē mirdzošu rasu. Katrs bērns taču zina, ka rasas pilieni katru rītu zūd, tos izdzer saules stari. Princese kļūda dusmīga. Jūs visi zobojaties par mani, gribat mani piemānīt, un viņa aizskrēja aizcērtot durvis. Untumnieces tēvs iegrim pārdomās. Ko lai dara? Kā lai meitu pārliecina? Viņš lika pasaukt veco prātnieku, savu kādreizējo skolotāju, kurš dzīvoja mazā torņa istabelē. Vai bēdājies par meitu? Ko princese, es to gribu, atkal vēlas? Vecais prātnieks vaicāja. Palīdzi. Meita pieprasījusi kaklarotu no rasas pilieniem. Zeltkaļi atveda krāšņas, jo krāšņas rotas lietas, bet viņi lūg grib rasas pērlītes. Pasaka, lai meitene atnāk pie manis. Sen neesi pie manis bijusi, princese. Ko vēlies? Vai atsāksim mācības? Skolotājs vaicāja, kad untumniece ieradās viņa istabiņā. Saka, ka tu protot darnāt kaklarotas no rasas pērlītēm. To spēj tikai zirneklis, nakts vēsums un saule. Negribu klausīties tavās pamācībās, princese saduga. Žēl, varbūt tad tu atteiktos no šīs kaklarotas. Nē, es gribu to dabūt, tūlīt. Labi, bet apsoli, ka izpildīs 3 manas prasības. Vispirms iesim pēc šīs kaklarotas rīt no rīta, līdz ko svīdīs gaisma. Ko? Tik agri? Neiespējami, es neizgulēšos. Vēlēšanās iegūt rotas lietu uzvarēja princeses slinkumu. Labi. Otrakārt, es pats uzlikšu tev kaklarotu, un tu nedrīkst to noņemt pirms balles. To es apsolu. Un trešā prasība. Tev turpmāk jāuzvedas tā, lai neviens tev vairs nesaukt par princesi, es to gribu. Gaismai austot, princese jau bija pils pagalmā. Viņa devās ceļā. Drīz vien viņa pagriezās no ceļa uz kāpām. Princese brīda par asoto zāli. Man ir vēsi.
Kurpes sabristas, viņš žēlojās. Kādēļ tu brīnies? Mēs taču ejam par asotu zāli, vecītis sacīja. Mana kaklarota būs no rasas, bet tu saki, ka mēs pa to ejam. Paskaties uz lapām un stublājiem. Tur tu redzēsi savus iecerētās dārglietas. Saules stariem pieskaroties zāles stiebriem, starp kuriem stiepās aprasotie tīmekļi, bezkrāsainie pilieni iezaigojās visās varavīksnes krāsās. Tie bija nesalīdzināmi skaistāk par dimantiem, kurus bija darinājuši zeltkaļi. Mana kaklarota, princese iesaucās. Skolotais uzmanīgi noņēma no stiebriem vismalkāko, visvairāk rasoto tīmekli. Nākošajā mirklī princese sajūta kaut ko lipīgu un ledaini vēsu pieskaramies kaklam. Zaigojošo pērlīšu vietā meiteni ieraudzīja spogulī pelēkus smalkus pavadienus un netīras slapjas svītras. Ko tu esi izdarījis? Kas tā par burvestību? Nekāda. Uz tava kakla atrodas tava iekārotā kaklarota. Rasa sasila un notecēja. Palika tikai lipīgie tīmekļi. Tāda nevaru pilī rādīties. Es gribu. Princese, es gribu. Atkal kaut ko vēlas. Vai esi piemirsusi mūsu trešo norunu? Nē, negribu. Liec man mierā. Un princese skrēja uz pili. Pie pils vārtiem viņa apstājās, lai zem šalles paslēptu tīmekļa pēdas. Kas noticis? Kur skaistā kaklarota? Kalponis jautāja. Princese neatbildēja. Viņa ieslīdēja savās istabās. Tajā dienā pilī valdīja neparasts klusums. Nedzirdēja ne princeses kliedzienus, ne untumainās pavēles. Pievakarē, kad meitene pasauca savus kalpones, viņas brīnījās, ieraugot princesi ar slapju dvieli beržām sasarkušo kaklu. Bet vēl vairāk viņas pārsteidza pirmo reizi dzirdētais lūdzu. Lūdzu, atnesiet man zilganu rožēno kleitu, to, kas līdzīga debesīm rītausmā. Un lūdzu, izņemiet no šķirstiņa manas māmiņas rožēnās krelles. Kad pirms došanās uz balli princese palūkojās spogulī, viena no meitenēm iesaucās. Mūsu princese izskatās kā rītausma. Tā māmiņa man vienmēr sauca. Tagad visi to bija aizmirsuši. Stāst, ka pēc tam viņu daudz tā saukuši, jo viņa patiesi kļūs jauka un piemīlīga meitene. Tāda lūk bija pasaciņa par princesi un rasas pērlīšu kaklarotu. Nu tā ir galā, un es tev novēlu labu nakti. Vai zini, kādu jaunu pasaku es dzirdēju? Par skurstenslauķi. Dzīvoja reiz vecmāmiņa, un viņai bija mazdēls, vārdā Ansis. Reiz Ansim gadījās aiziet tālāk darbos. Vairākas dienas nebija mājās. Pārnāca, vecmāmuļa pavisam nobēdājusies, sūrojās. Ak, to bēdu dēls! Tikko tu biji prom, tā it kā pats Peklis Lielskungs būtu mūsu skurstenī iesēdies. Visi dūmi atpakaļ viena. Ne vairs krāsni iekurt, ne putru izvārīt. Nekas, vecmāmiņa, gan mēs to Peklis Lielskungu aizdzīsim, atsmēja Ansis, un kāpa uz jumta skursteni lūkot. Uzkāpa, paskatījās, patiešām tur kāds sēd. Melns, spalvains, acis spīd vien. Ko tad tu, manas vecmāmiņas skurstenī uz dzīvi ierīkojies, vai? Uz dzīvi gan. Man te patīk, pats melns, māja melna, viss kā nākas. Tu kļūdies, nav viss kā nākas. Vecmāmuļi nevar krāsni kurināt, nevar ēdienu vārīt. Tu esi dūmiem eju aizprostojis, marš ārā no skursteņa. Neiešu, melnais iecirtās, neies ar labu, izdzīšu ar varu. Neuzdrošinies, kā labi ne? Tūlīt paņemšu egli un aizslaucīšu tevi, ka nokūpēs vien. To nu melnais negaidīja. Skaļi lādēdamies, izspruk no skursteņa. Lai tev diena aust un dziest skursteņa galā, lai tu mūžam melns staigātu. Ansis tikai pasmējās. Nebrēc, krauklīt, nebrēc. Ne jau nu vecmāmuļas dūmenes vienīgā mājvieta. Krauklis aizlidoja, paslēpās vecās pils mūros,
atrada tur mitekli visai savai dzimtai uz laikiem, bet Ansis patiešām paņēma vēl kuplu eglīti un izslaucīja skursteni tīru jo tīru. Uguns atkal kurējās rūgdama, un drīz vien galdā kūpēja karsta vīra. Otrā rītā, jau ar mazu gaismiņu, kaimiņš klavēja pie durvīm. Ansi, man pie tevis lūgums. Nāc un palīdz iztīrīt skursteni. Ieres arī pavisam piekvēpušas. Un Ansis gāja. Nebija ar darbu vēl galā, kad gadījās tur iegriezties kādam ceļiniekam. Tas ieraudzīja Ansi veikli strādājot un nenopriecāties. Nāc man līdzi, pie mums darba netrūks, alga arī būs labā. Aizgāja. Kāds tas darbs? Vajadzēja skursteņus tīrīt veselai pilsētai, gan mazām mājiņām, gan lieliem namiem, gan rūpnīcām, kam dūmeņi lejās augstāk par koku galiem. Ansis nesūrojās, strādāja dziedādams, un cilvēki bija viņam pateicīgi. Ansis manīja, ka viņa miesa piesūcas ar kvēpiem un kļuva arvien melnāka, bet viņš par to nebēdāja nenieka, jo ļaudis jautro darbīgo puisi cienīja. Drīz vien pilsētā pat paklīda valodas, ka sastapt skurstenslauķi esot laime. Visa diena būšot veiksmīga. Ansis to padzirdēja un labsirdīgi smējās. Rītos uz darbu ejot, viņš izmeta lieku līkumu pa ielām. Brīnum daudz ļaužu viņš satika savā ceļā. Bērnus ar somām plecos, kas ļoti kāroja, lai diena skolā paietu labi. Meitenes, kas krūtīs nesa kādu skaistu, nepiepildītu sapni, pat nopietnus ļaudis, ko gaidīja liels un svarīgs darbs. Labrīt, labu veiksmi, sveicināja Ansis. Labrīt, pateicos par vēlējumu, centīšos to piepildīt, atbildēja pretīmnācēji un ar gaišām domām aizgāja savās gaitās. Laimīgs puisis, runāja ļaudis, atnāca pie mums un atnesa mums savu laimi, dzīve vieglāka un priecīgāka kļūsi. Saule bija uzkāpusi pašā debesu kalnā, un visi posās Ziedasvētkiem, arī Ansis. Viņš steidza pabeigt pēdējos darbus. Vēl tikai vienai mājai vajadzēja iztīrīt skursteni, un tur viņš sastapa meiteni, daļu kā rīta rasu, krāšņu kā pusplaukušu roza ziedu. Labrīt, daļaviņa, lai tavām dienām saules mirdzums, lai taviem soļiem tauriņa vieglums. Meitene neteica nekā, tikai pasmējās. Ansim sirds iesila priekā. Vai nāksi ar mani Ziedasvētkos dejot? Kas tev nāk prātā, melnais vīrs? Mana zīda drānas nosmērēsi. Es nomazgāšos, apjuts solījās Ansis. Meitene nicīgi iesmējās. Vai tad tu nemazgājies katru vakaru un katru rītu? Mazgājos. Renu, bet kā melns bijis, tā melns paliec. Balta dūja nesader ar melnu kraukli. Un meitene, lepni paceltu galvu, aizgāja. Bet Ansim galvas līga arvien zemāk un zemāk. Viņu nicināja, par viņu smējās, viņa darbu noniecināja. Bēdas kā melns mākonis nogūla par puišu pleciem. Skurstenis palika neslaucīts, smagu domu mākts, viņš aizgāja upītes krastā, sēdēja un ilgi skatījās ūdenī. No ūdens spoguļa pretī vērās melns, sadrūmis vīrs. Aiz muguras atskanēja jautra dziesmiņa, nodipēja viegli soļi. Ansis neatskatījās, nepadeva ierasto labu rītu, nenovēlēja veiksmi dienai. Viņš sēdēja vientuļš un sadrūvējies. Labrītiņ, labu veiksmi! Tā pirmā valodiņa notralināja balstiņa cīruļa skanīgumā. Ansis pacēla acis. Uz laipas stāvēja meitene ar vējas bļodu. Ansis klusēja, pat sveicienu neatņēma. Kāpēc viens te sēdi? Kāpēc auklē melnas domas? Dod labāk man, izmazgāšu strautā kopā ar netīru veļu, lai kļūst atkal vieglas un gaišas. Ansim izlauzās nopūtā. Melnam arī melnas domas.
Nu tad nomazgājies, iesaucās meitene. Neba nu es nemazgājies dzīvoju, ik rītu, ik vakaru ar ziepēm beržos, kā redzi, nelīdz, bet ar bērnu slotām mēģināji? Nē, nu redzi, parau, tur upes krastā pirtiņa. Atnāc, kad saule iegriezīsies launaglaikā, bet tagad ej un priecīgs dari savu darbu. Man arī valodām nav vairāk laika, un meitene nolīka pie strauta. Kas Ansim atlika? Gāja vien pamesto skursteni tīrīt. Kad darbs bija galā, saule stāvēja tieši launaglaikā. Aizgāja uz pirti. Tur jau meitene priekšā. Pirts silta, sakurnāta, karsts un augsts ūdens sanests. Meitene pasniedz smaržīgu bērnu slotu, ziepes un raupju linu dvieli. Ej un mazgājies balts, un neaizmirsti Ziedasvētkos mani uzlūgt uz pirmo deju. Vai tad tu dejosi ar mani? Ja vien tu aicināsi, ar vislielāko prieku. Ansis metās pirtī. Tā mazgājās, tā pērās ar bērnu slotu, ka garāiņi vien kūpēja. Priekšnamā uz sola viņš atrada baltu linu kreklu ar izrakstītu apaklīti roku galiem. Un kad viņš saposies iznāca ārā un paskatījās upes spogulī, viņam pretī atkal raudzījās jautrs puisis ar spriganām acīm. Seja un rokas tam bija gaišas un sirds pilna prieka. Tie bija skaistākie Ziedasvētki, kādi jebkad piedzīvoti. Jā, bet nu guli ar labu nakti. Labvakar, draudziņ! Šovakar es tev pastāstīšu par zilo zvaniņu. Pļavā auga visādas zāles un puķes, un starp tām arī zilais zvaniņš. Zilais zvaniņš bija ļoti ziņkārīgs, un tā labi stiepās garumā, cik vien spēja, lai pāri citu galvām redzētu, kas notiek visapkārt. Un redzēja arī. Redzēja, kā pļavā iebrida stirna ar mazu ņipru stirnēnu blakus. Vērīgi apskatījās apkārt, un tad sāka plūkt sulīgo zāli. Zilajam zvaniņam gribējās, lai stirna viņu ievērotu, un viņš spēcīgi sašūpoja savus zvanu zvārguļus. Bet stirna pat nepaskatījās uz viņa pusi, it kā tāda zvaniņa nemaz nebūtu pasaulē. Hi, iesmējās sarkanais āboliņš. Skaists jau tu esi, bet nekur nederi. Pat grīslis ir vērtīgāks par... Tālāk viņš nepagūja pateikt, jo stirna to apēda. Bet zilais zvaniņš kļuva domīgs. Vai tiešām viņš nekur neder, nevienam nav vajadzīgs? To nu viņam jānoskaidro. Viņš nolēma pajautāt savai kaimiņienei, baltajai Margrietiņai. Ak, es nezinu. Es nekad par to neesmu domājusi. Ziedēt taču ir tik skaisti. Nočukstēja Margrietiņa un liegi palocījās tauriņam, kas pat labam lidoja viņai garām, un tauriņš apstājās. Pie tevis ir labi atpūsties, viņš sacīja, un apsēdās tieši uz Margrietiņas zeltainās podziņas. Man ir tā, it kā es būtu aizlidojis pie pašas saules. Tālāk viņa sarunā zvaniņš vairs neklausījās. Skaidrs, Margrietiņa ir vajadzīga, tauriņam pie viņas labi atpūsties. Bet es... Garām lieca zaķis. Zvaniņš iezvanījās, cik jaudas. Zaķīt, saki, kam es deru, kam es esmu vajadzīgs? Ej, nu niekalbīt, ej, kam tad tu vari būt vajadzīgs? Tu esi skaists, un tas ir viss. Un zaķis ļimpatoja uz to pusi, kur aug sarkanais āboliņš. Zilais zvaniņš zināja, zaķis to tūlīt noplūks un apēdīs. Bet ai, cik labprāt viņš šobrīd mainītos ar sarkano āboliņu. Tas taču bija ļoti derīgs, ļoti vajadzīgs augs, bet viņš... Un zvaniņš skumji nokāra savu zilo galviņu. Pagāja naktis, pienāca rīts, bet zilais zvaniņš pat nepaskatījās apkārt. Un tā viņš ar neredzēja, kā piedzima maza mušiņa un sāka lidināties pa pļauju. Mušiņa bija ļoti jautra, un viņai neprātā nenāca kādam jautāt, vai viņa ir vajadzīga. Te viņa bija, un tas ir viss. Visu dienu lidinājās un priecājās, bet pievakarē pie debesīm sabiezēja mākoņi. Atskrēja vējš
un sašūpoja pļavā zāli. Nodarbēja arī zilais zvaniņš, un viņa zvanu mēlītes ieskanējās. Kas tas? Viņš pabrīnījās un paskatījās apkārt. Un tad viņš ieraudzīja zili pelēkos mākoņus un ugunīgās svītras, kas šaudījās pie debesīm. Ieraudzīja, kā vējš loka mežmalas kokus. Glābieties, glābieties, būs negaiss! Zilais zvaniņš aizmirs savus bēdas, sāk skandināt trauksmes signālus. Kur lai es palieku? Kas tagad notiks? Izbijusies sīca mušiņa. Man skošais tērps pa galam, viss pa galam, raudāja skaistais taurenis. Šurp, šurp pie manis, iesaucās zilais zvaniņš un plaši atvēra savus zieda kausiņus. Tauriņš ielīda pirmais, viņam sekoja mušiņa, bet aiz tiem jau steidzās skudra, kas redzēja, ka līdz negaisa sākumam nepagūs atgriezties savā pūznī, punktainā Mārīte un visādi kukainīši, kas negaisa brīdī pie zilā zvaniņa cerēja atrast drošu patvērumu. Tikai nepievilt viņus. Zvaniņš steidzās atvērt visus savus ziedu kausiņus, un tu brīnums, cik daudz tur iznāca vietas. Ārā plosījās vējš, bet zvaniņa kausiņos, lai gan tumšs, tomēr mājīgi un silti. Klusi čaloja daudz sīkas balsis, un kaimiņš piespiedās kaimiņam, lai vēl kādam iznāktu vietas. Un tad kāds smagi piedauzīja kausiņu sienām. Bum, bum. Tās bija pirmās lielās lietus lāses. Tad tās sāka bungot arvien ātrāk, arvien spēcīgāk. Zvaniņš pavisam nolīga zem viņu sitieniem, bet tos, kas bija patvērušies ziedu kausiņos, viņš maigi drošināja. Nebīstieties, es jūs pasargāšu. Un pasargāja arī. Neviena lietus lāse nesabojāja tauriņu košo tērpu, nekas netraucēja mazās mušiņas sapņus un darbīgās skudras atpūtu. Kad otrā rītā atkal atspīdēja saule, viņi visi mundri un priecīgi atstāja drošo paslēptuvi. Es tev pateicos, zilais zvaniņ, tu mūs visus izglābi, teica tauriņš. Lietus laikā tu esi visnoderīgākā puķa visā pļavā, nopietni sacīja skudra. Ak, es tevi ļoti, ļoti mīlu, sīca mazā mušiņa. Tagad es iešu izveidināt savus spārniņus, bet vakarā noteikti pie tevis atgriezīšos, kur gan citur es atrastu vēl labāku naktsmītni. Zilais zvaniņš klausījās viņu vārdos un vai apreiba aiz laimes. Viņš derīgs, vajadzīgs. Aiz prieka viņš sašūpoja visas savas zvanu mēles un atplauk vēl skaistāks. Saule noskūpstīja viņa zilās acis, un viņš kļuva div tik redzīgs. Jau pa gabalu viņš ieraudzīja, ka uz pļavas skrien meitene, zilā kuplā kleitiņā, un kad tā iebrita zālē un noliecās lasīt puķes, likās, ka tur šūpojas liels zils zvans. Paskaties uz mani, zilais zvaniņš sašūpoja savus zvārgulīšus, un meitene paskatījās, atecēja pie viņa, noliecās un čukstēja. Kāds tu esi skaistulis, tieši tevis vēl trūka manā ziedu pušķī, un meitene noplūca zilo zvaniņu. Kā māmiņa priecāsies par tevi. Šodien ir viņas dzimšanas diena, un viņai tā patīk zilie zvaniņi. Bet mazā mušiņa, viņa vakarā mani meklēs, zilais zvaniņš atcerējās, un gandrīz jau būtu noskumis, ja vien nepamanītu, ka turpat blakus no zaļās pļavas savu galviņu pabāzis kāds cits zilais zvaniņš. Viņš gan vēl nebija ne puses tik liels, bet gan jau miklā zeme un saule izaudzējis. Vakarā atlidos mazā mušiņa, un tad viņš arī uzzinās, cik vajadzīgs un noderīgs ir. Tā taču ir laime. Un zilais zvaniņš bija patiesi laimīgs. Bet nu man, draudziņi, laiks pateikt visiem ar labu nakti un čučēt. Ar labu nakti. Šoreiz tu dzirdēsi pasaciņu par pavasari, kas aizgulējās. Labajai karalienei dabai bija 4 bērni, 2 dēli un 2 meitas. Visi bija vienlīdz skaisti un jauki, un māte tos visus ļoti mīlēja. Vecāko meitu sauc par ziemu, jaunāko par vasaru, bet dēliem bija pavasaris un rudenis vārdā. Ritēja laiks, un bērni pieauga.
Jāļauj jaunajiem pārvaldīt valsti, nolēma karaliene Daba. Bet nekā nevarēja izšķirties, kuru celt valdnieka godā. Visi bērni bija mīļi un krietni. Beigās viņa nolēma, lai visi bērni pēc kārtas rūpējas par kārtību Dabas valstī. Un tā arī notika. Valdīja viss pēc kārtas, kā nu kurš spēja un prata. Vispirms vecākā meita Ziema, pēc viņas pavasaris, tad vasara un visbeidzot pats jaunākais rudens. Kādu reizi Ziema, savu laiku valdījusi, veltīgi gaidīja ierodamies pavasari. Un ne tikai ziema, arī cilvēki, koki, putni, visi zvēri un zvēriņi gaidīja pavasari. Bet pavasaris nenāca. Ziema jau sāka dusmoties. Viņa savu laiku bija valdījusi, savus darbus padarījusi, ietinusi laukus un mežu sniega segās, lai nesaltu pat vissīkākā saknīte, kaldinājusi salnas kristalus un sakārusi tos koku un krūmu zaros, lai tie var padižoties mirdzošu dārgakmeņu rotās, izrīkojusi savus kalpus, augstumu, sniegputenu un ziemeļvēju, un nu viņa bija nogurusi. Arī kalpi visas pavēles izpildīja negribīgi. Saki sniegputenim, ka saule pa dienu nokausējusi jumtiem sniegu, vajadzētu tos no jauna apsekt, bet sniegputenis tikai nomet dažas saķepušas pārslas un met darbu pie malas. Saki augstumam, ka dienvidū zem sniega jau sāk mosties tērcītes, vajadzētu tās atkal iemidzināt, bet viņš ir nedzird, čurn kaut kur pēnā ierāvies. Atgādina ziemeļvējam viņa pienākumus, bet tas tikai noelšas un nekustne no vietas. Nu, ko ar tādiem kalpiem, lai iesāk? Rāties, bet ziema zina, ne jau slinkums vainīgs, noguruši viņas palīgi, atpūta vajadzīga. Sen laiks doties uz ziemeļiem, uzkrāt spēkus citam gadam. Bet kā tu aiziesi, ja nav kam atstāt valsti? Ziema nogrim domās, un tad viņa izdzirdēja žēlu balstiņu. Čir, čir, gals ir, ziema ir, augstums ir, ko ēst nav, kur sasildīties nav, čir, čir. Ziema paskatījās, sēd maz sabozie zvirbulēns kailā ceriņzarā un dzied savu bēdīgo dziesmiņu. Ko tu tā skumsti, zvirbulīt? Vaicāja Ziema. Gaidu pavasari un nevar sagaidīt, čir, čiepstēja zvirbulis. Nevajag ļauties bēdām. Labāk palīdz sameklēt pavasari, atvest viņu šurp, Ziema viņu pārtrauca. Atvest pavasari? Es tūlīt čir, čir. Zvirbulis kļuva mundrs. Saki tik, kur ir, kur plidot, kur viņu meklēt? Pavasaris ar vien ierodas no dienvidu puses. Man uz to pusi bīstam iet. Izkusīs manas ledus kurpes, izirs sniega villainas, teica Ziema. Es aizlidošu, es atradīšu, čir. Iesaucās zvirbulis un kā pelēks kamolītis aizspurdza no zara. Lido dienu, lido otru, skatās pa labi, skatās pa kreisi, pavasara kā nav, tā nav. Visapkārt tikai sniega kupenas, neko ēst, neko dzert, ne siltas vietiņas atpūtai. Gluži pagura mūsu zvirbulītis, nejaudāja vairs tālāk lidot. Apsēdās kailā koka zarā un uzsāk savu bēdīgo dziesmiņu. Čir, čir, gals ir. Iedziedājās un uzreiz iedomājās. Bet ja nu pavasarim kāda nelaime notikusi, ja tas gaida viņa mazā zvirbulīša palīdzību nevar sagaidīt, dziesma aprāvās. Zvirbulēns atkal uzspurdz no zara. Jāsteidzas, jāsteidzas. Pārlidoja vienu pakalnu, pārlidoja otru, skatās, pie trešā stāv ziedošs koks. Skries paskatīties, kur te sniega kupenās gadījies ziedošs koks. Aizskrien redz, zem koka mīksta zaļa zāle, bet tajā kā zīda segās guļ pavasaris. Pie galvas sniega pulkstenīši skandēja maigu dziesmiņu, vizbulītis zibina zilās actiņas. Pavasaris guļ un pat nemana, ka atnācis viesis. Čir, čir, zvirbulēns apvainot iesaucās. Mēs tev gaidām, mēs salstām, bet tu nenāc, tu guli, čir. Pavasaris pamodās, paskatījās apkārt un nosarka. Visur sniegs, visur sals. Sen laiks briedināt pumpurus, dziedēt asniņus, bet viņš laiski un bezbēdīgi gulšņā. Pavasaris pietrūkās kājās.
Paldies tev, Zvirbulīt, ka man pamodināji. Citādi, ka zina, cik ilgi būtu nogulējis. Nāc, es tevi sasildīšu pie savas sirds. Pavasaris sasildīja putnēnu ar savu elpu, un nu viņi abi steidzās, ko spēja. Pirmais priecīgu dziesmiņu vītarodams traucās Zvirbulītis. Čir, čir, ir, nāk, pavasaris nāk, viņš skaļi vītaroja. Ieradās abi pie ziemas, bet ziema dusmīgi purināja savas baltās cirtas, un par laukiem sagriezās cīruļu putenis. Kāpēc tu kavējies, brālīt, rājās ziema? Pienācis tavs laiks ķerties pie darba. Es savu esmu padarījusi. Nu došos uz Ziemeļpili atpūsties. Paliec sveiks un pasteidzies, lai nokavēto var atgūt. To teikusi, ziema iesēdās kamanās, ko piebrauc straujais ziemeļvējš, apsedzās ar sniegputeņu segām un augstuma pavadīta aizbrauca. Pavasaris saicināja savus palīgus, sauli un ņipros saulstariņus, dienvidvēju un silto lietutiņu. Un kad nu viņi visi ķērās pie darba, sniega kupenas pazuda kā nebijušas. Ledi salūza brakšķēdami. Drīz irdanā zeme jau kūpēja kā silta karaša. Kokiem raisījās pumpuri un pļavas pārklājās ar mīkstu, zaļzeltainu seģeni. Viss līgoja plauksmas priekā. Priecājās zāle un puķes, koki un putni, dzīvnieki un cilvēki. Bet visvairāk līksmojās mazais Zvirbulītis, jo viņš taču bija tas, kas pamodināja pavasari. Viņš pērās tīrās smiltiņās, viņš plunčojās siltā ūdenspeļķītē un visu laiku dziedāja. Čir, čir, labi ir, čir, čir. Rīt vērīgi paskaties. Gan tu viņu kaut kur ieraudzīsi, pelēko Zvirbulēnu, mazo pavasara modinātāju. Bet tagad guli. Arī Zvirbulītis guļ. Ar labu nakti. Labvakar, bērns! Šoreiz pastāstīšu tev par dišciltīgo pūcēnu Hū. Pagalma vidū stāvēja ozols, vecs jo vecs, saglabājies vēl no tiem laikiem, kad visu novadu klāja meži. Mājas ļaudis mīlēja savu ozolu un lepojās ar to, mēdza teikt. Visā apkārtnē nav otra tāda milzeņa. Tas ir dišciltīgs koks. Tāpat domāja arī pūču ģimene, kas bija iekārtojusi savu dzīvokli kādā prāvā plaisā pie nokaltuša zara. Katru pavasari pūču māti tur agri jo agri nolika 3-4 olas un izperēja mazuļus. Viņas vecākā māsa, kas dzīvoja pāri lielceļam lielajā egļu mežā, gan rājās, gan brīnījās. Tādu pārdrošību! Perēt bērnus cilvēkiem deguna galā. Tur suņi, tur kaķi, kas nevar gadīties. Pūču tēvs tādās reizēs sapiktojās. Blēņas runā sievas māsa. Mežā dzīvo un nieka nezini. Es katru dienu klausos radio. Nevienreiz vien esmu dzirdējis, ozols ir dišciltīgs, to sarga likums. Un arī mēs esam dišciltīgi, arī mūsu sarga likums. Tā, ja. Dišciltīgi putni, dišciltīgā dzīvoklī, dišciltīgā kokā. Atvadījušies no radiem, viņi steidzās mājās, lai noliktu liksdāt 3. oliņu. Tad pūcīt sēdās perēta. Hū, maigi dziedāja pūču tēvs, katru dienu apvaicājoties, vai drīz būs mazuļi. Ozolā smaržoja briestošie pumpuri. Kekiņa, tā māte nosauca savu vecāko, piedzima, pareizāk sakot, izvēlās no pārplīsušās olas čaumalas pašā nakts vidū. Viņa bija tik maziņa un nevarīga, māte to steidzīgi apsedza ar mīksto pūkaino spārnu, jo ārā saules kniep degunā. Nākošā ieradās māsiņa Vīka. Hū bija pats pēdējais. Un kā jau pēdējais, augumā mazāks par māsiņām, toties ņipruma un ēdelības ziņā, lai tiek tik viņam līdzi. Pelēm mājas bēniņos, šķūņos un apkārtējos laukos, nu sākās grūti laiki. Toties pūcēni apvēlās brīnum ātri.
Skat jau tie mugurā silti pūkaini kažociņi, un vecāki varbūt bez bažām, ka mazuļi varētu saaugstēties un dabūt iesnas. Hū auguma ziņā drīz vien panāca un apsteidzis savas māsiņas, un Kekiņai arvien grūtāk bija apvaldīt delverīgo brāli. Tad tas rāpās abām māsām uz muguras, tad centās piekļūt pie atvērtajām dzīvokļu durvīm. Bet vai tad Hū bija vainīgs, ja viņam tā gribējās zināt, kas notiek pasaulē? Kurp aizlido tētis un māmiņa? Kur viņi ņem tos garšīgos peļu cepešus? Varbūt visa pasaule ir viens milzīgs cepetis. Stājies tik klāt un tiesā nost. Tētis un māmiņa par tādām valodām smejas. Pacieties vēl mazliet, lai kājas un spārni pieaug spēkā, gan uzzinās, viņa saka. Bet kā lai paciešas, ja sirds nedod miera? Un kā lai zina, cik tie spārni stipri, ja līgzdā ir tik šauri, ka tos nevar pat pienācīgi izplest? Vecāki jau gan atstājuši mājokli bērniem vien, paši pa dienu mitina seglainē un tomēr šauri. Kādā pievakarē Hū sadūšojās. Iešu pasaulē. Nekur tu neiesi, uzbrēc Keka, bet Hū nebija nec atturams, nec pierunājams. Uz redzēšanos viņš uzsauca un nolēca no sliekšņa. Nu vajadzētu celties spārnos. Hū tos izplēta, sašūpoja, pierāva kājas pie vēderiņa un krita lejup. Krita kā tāds dzeltens dūnu kamoliņš, no zara uz zaru, no zara uz zaru. Cik sāpīgi. Labi, ka pie laika aģidās izstiept kājas, asie nagi iecirtās koka mizā, noturēja. Kekiņa caur atvērtajām durvīm to visu redzēja. Sirds aiz uztraukumu no krūtīm vai ārā lēca. Es iešu, viņa rebošā balsī teica. Uz kurieni, uztraucās Vīka. Pasaulē, protams, nevar viņu vienu laist, redzi, kāds viņš vēl neprātis. Es arī, Vīka sarosījās. Nē, tu paliec. Kādam taču jāsagaida tētis un māmiņa, jāizstāsta, citādi viņi domās nezinu ko. Kekai kā vienmēr bija taisnība, un Vīka pakļāvās. Viegli tas viņai nebija. Cik labprāt viņa pārkāptu mājas slieksni, tāpat kā brālis un māsa. Vienai tik skumji un garlaicīgi. Viņa vēl dzirdēja, kā Keka uzsauc brālim: Pagaidi, es arī eju, un tad viss apklusa. Vai Hū gaidīja? Nē jau. Tikko kājas sajūt stingru pamatu, atgriezās drosme. Tikai uz priekšu, ceļot var ar kājām. Teciņus vien viņš laidās pa raupjo stumbru lejup. Keka nepagū brāli panākt, kad viņš jau nozuda garajā zālē. Hū, viņa uzsauca, bet Hū neatbildēja. No mājas izšāvās Ruts Runcis, tas pats, par kuru Kekiņa bija dzirdējusi vecāks runājam, ka esot aizvadīts pensijā, jo cīņu ar pelēm uzņēmusies Pūču ģimene. Runcis dusmīgi kuļāja asti un vakara krēslā spīdināja zaļas acis. Kekiņa piekļāvās ozola stumbram, varbūt nepamanīs. Nepamanīja. Runcis pamanīja ko citu. Zāli, kas viegli šūpojās, viņš zagās turp. Hū, izmisīgi iebrēcās Kekiņa. Hū apcirtās, paskatījās atpakaļ, ieraudzīja Runci. Saprata briesmas, bet ko lai dara? Bēgt. Viņam tikai 2 kājas, tās pašas īsas, Runcim 4. Tomēr Hū nolēma nepadoties. Viņam vēl ir knābis un kājām nagi, stipri asi nagi. Tur nu viņi stāvēja aci pret aci, bet līdz cīņai netika. Iejaucās 3. Atskrēja skaļi riedams. Vau! Runcis dusmīgi piesita asti un pagriezās uz mājas pusi. Hū vēl arvien stāvēja sabozies. Kas tu tāds esi? Draudzīgi apvaicājās atnācējs. Hū, dišciltīgais Hū no dišciltīgā ozola. Kas tas ir? Dišciltīgs. Dišciltīgs ir tas, ko sarga likums, ļoti pašapzinīgi sacīja Hū. Bet es esmu mopsītis, sēts jaunais suns. Es esmu tas, kas sarga likumu, mazliet padomājis viņš piemetināja. Tad jau mēs varētu būt draugi, sprieda Hū. Varētu, piekrita mopsītis un pastiepa degunu draudzīgam sveicienam. Tajā pat mirklī
Viņš spalgi iekaucās. Viņa mugurā bija iecirtušies Pūču tēva asie nagi. Tēt, tas ir mans draugs, kliedz Hū. Pūču tēvs palaida vaļā savu gūstekni, taču dēla draudzību ar sētas likumu sargu neatzina. Tu vēl esi jauns, zaļš, tu maz ko zini no pasaules. Es jau gadiem klausos radio, bet neesmu vēl nekad dzirdējis, ka Pūce draudzētos ar suni. Tā, ja, un nu marš uz mājām. Kas gan atlika mazajam nabaga Hū? Viņš uzrāpās dišciltīgajā ozolā un savā dišciltīgajā mājvietā rātni apgulās starp abām māsiņām. Bet kopš tās reizes viņa ausis kārīgi tver radio signālus, tver katru skaņu. Viņš grib dzirdēt to, ko kāro mazās sirds, ka ik viens, arī dišciltīga Pūce, var draudzēties ar ko vien grib, arī ar sētas suni. Un kā tu domā, draudziņ, var? Jā, es arī tā padomāju. Cerēsim, ka šoreiz mazais Hū to dzirdēja, ka tā viņam ir priecīga ziņa. Un nu, novēli visiem labu nakti un čuči. Ar labu nakti.